Mans ceturtais Q&A, here we go. Es ņēmu savu jautājumus no savu vecā Q&A, bet ja jums ir citi jautājumi, jūs varat atstāt apakšā. Tu vari atkrāsot zaļus matus, paskaties, no blondiem aizgāja uz melniem, zaļu matu nav tik tālu. Un plusiņi daļai izstāsta zaļi. Uzēd savu suņu ēdienu. Cheers! Hingaļa caurta. Ieraksti Google Images Skin Conditions. Skin Conditions. Oi! Ātri vai kņazi. Man īstenībā ļoti patīk rētas, man viņas liekas smukas, bet, fuj, kāpēc? Es ļoti ceru, ka lielākai daļai no šīršu photoshops, ja nē, tad man ir žēl jūsu. Paldies par murgiem! Cik tev ilgi ir lordiņš mopsis? Mēs viņu paņēmām, ka viņam bija 3 mēnesīši, viņš bija bejbijs, starp citu šeit ir bilde. Un tagad viņš ir liels bejbijs. Kāda ir tev pēdējā bilde, ko tu esi uzņēmis? Tas man šodien bija skolā izdeva klases bildes, un es iztos fucking šādi. Man riebjas klases bildes ar visu savu sirdi, un es plānoju vienkārši viņus nākamos gadus vienkārši nobestot, jo tagad man ir 2 gadu strīks, kad es iztošu šausmīgi viņās. Es reāli iztošu šādi. Jūs zināt, ja jums ir skolas fočēšanās, noteikti jums arī ir. Tad ir tā, ka tu vari uztaisīt klases bildi, pēc tam tu vari iet sportiem un tā tālāk. Es tur vairs neju, man pietiek, ka es vienā bildē iztos šausmīgi, man nevajag redzēt, cik šausmīgs iztos arī portretos. Palīdz man izdomāt kanāla nosaukumu, mani sauc Sonora. Ko es esmu pamanījusi YouTube'ā, ir tas, ka, lai izdomātu fantastisku YouTube vārdu, vajag no sākuma būt kādam vārdam, kas apzīmēs, cik fantastisks tu būsi. Forša, stilīga, super cool, atraktīva daļa, smieklīga daļa. Tāpēc tam ir jūsu vārds, tavā gadā Sonora, derēs arī Sonorčiks. Tālāk ir jābūt LVTV vai arī video, un pēc tam vienkārši hashtag tēvu. Ar mēli pieskaries savam alkonim. Izģērbšos jums. Es īstenībā, kad neesmu mēģinājis pieskarties ar mēli alkonim, kas ir dīvaini. Dan. Kurā datavā tev ir dzimene? Es atceros, ka es biju maza, pirmajās klasītēs vēl bērnu dārzā. Bija baigi labais joks, vienmēr, kad prasīja, ka tev ir dzimšanas diena, tev pateica 32. aprīlis. Vai kaut ko tādu. Vai arī tur, es nezinu, 40. februāris, un tev visiem bija tāds. Nē, man īstenībā pēc mēneša, jāsaka, pēc mēneša man paliks 8,5. Un jūs labāk 4. novembrī atcerieties mani apsveikt, jo man liekas, ka neviens cits man neapsveikt. Kā sauc tevi Snapchatā? Lai mani atdotu, mans Snapchat vārds ir Laura Anna K. Nē, bet mans īstais vārds pašlaik Snapchatā ir a piece of doodoo. Because I'm a piece of doodoo. Paņem rokās savu suni un pajautā, kur ir mans banāns. Kā es savu suni iztroļošu? Tu esi banāns. Uztais mini storītām ir Laura. Šis mums tik apkaudojuši. Bet jūs varat saprast, man patiešām nav ko stāstīt. Kad es biju maza, man riebās iet vannā. Reāli riebās. Un vienu dienu es atceros, bija tā, ka mamma teica, ka es varu neiet vannā, jo mums bija beidzies šampūns un duša želē. Tāpēc es pēc tam gadu pēc kārtas, vienmēr, kad es gāju vannā, speciāli izmantoju tik daudz šampūnu, tik daudz dušas līdzekļu, tik daudz visu, ko vien varēju, lai nākamreiz būtu iespēja, ka es varēšu neiet vannā, jo būs beidzies. Jā, tas vairs tikai neatkārtoju, es vienkārši izmaksēju saviem vecākiem daudz, jo vēlāk, ka Laura gāja vannā, viņa bija tāds jo viņa negribēja iet vannā. Pasaka savai tuvākajai draudzenei un sāc random stāstīt kādu tīslu neloģisku stāstu. Yes. Hello. Hi. Reiz dzīvoja mazs Stīna. Viņš dzīvoja ar savu māmiņu.
Viņi viens ļoti mīlēja, māmiņa bija ļoti mīloša. Un vienu dienu viņi staigāja, un mednieki nošāva māmiņu. Pēc Stirna dzīvoja. Un tālāk Stirna dzīvoja. Un tad viņi iepazinās ar citu Stirnu. Viņa bija meitnīca Stirna. Un tad viņiem bija mīlestība. Un tālāk filmu neredzēja. Cool. Tev patika? Ļoti. Forši, ja tev vajag, tev var pastāstīt vēl kādu stāstu. Nodačo Āčī kundzi samīļoju. Nobučo savu mopsi. Kad būs krekli? Īstenībā tiem, kas necina, es joprojām pārdodu savus kreklus. Bet ir jauna akcija, ir 2 krekli par 20 eiro. Un ja jūs nopērkat tos 2 kreklus, tad 4 eiro no tā, ko jūs nopērkat, es ziedošu suņu patversmē. Tā kā, ja jūs vēlaties vai mans kreklus, vai arī vienkārši noziedot mazliet suņu patversmē, tad jūs varat rakstīt uz manu e-pastu laura.anna.laurlacis@gmail. Ja jūs neticat man tam, ka es ziedošu, tad vēlāk būs video kā pierādījums. Vai tev ir puisis vai tev boyfriends? Ja ar soļu no 1 līdz 10, lai dabūtu puisi, es esmu -3. Labi, paldies, ka jūs skatījāties šo video. Ja jums patika, tad liekat lielu, resnu, foršu. Tie, kas nezina, man ir riebīstēba. Ja jums patīk šis video, jūs varat spiest lielu laiku un atstāt apakšā komentāros jauns jautājums. Un tā.